Tātad Twin Power Turbo, 4-cilindrīgais, 2 turbas. Tātad te bija problēma ar to gaisnieku. Uzspērām jaunu virsū ar blīvēm kolektoriem, šeit dūmināca. Kur viss ir nedaudz dūmos nokvēpis, jānotīra vēl viss tas kvēps. Tātad tur bija pretspiediena dačikam vītne čau, tur bija kaut kas ārdījies riktīgi. Nu nekas salikām, sakārtojam visu. Tagad tur arī tāpat tās ar DPF problēmas. Tagad uzlikām uz jaudas stenda ar stoku, pieštapselējām klāt. Uz druļļiem paskatīsimies, ko tas dzelzs dos ārā uz standarta. Jau starp citu izbraucām, nomērījām un paskatāmies, kādi ir rezultāti. Rezultāti ir diezgan feini. Taisījām 2 ramus, abi baigi līdzīgie. Nu tā ir 213, 218 zirgi, aptuveni 184 zirgi uz riteņiem. Wheel power, tātad, nu attiecīgi griezes moments ir 421, 426 ņūtonmetri griezenieks. Vot tagad, ko mēs darīsim? Spērsim iekšā bench modā, jo izvilkām ārā, jau tur programmatūra nedaudz modificēta bija. Pa dažām lietām, pa flapiem tur un tā. Re, kur viņš ir. 17. bloks, tā kā taisīsim augšā tūtās bench modā. Tātad ierakstījām iekšā softu tagad. Mums stāv vadības bloks EDC 17 CP 45. Iekšā mums ir stage un sakārtots DPFGR. Vot stage'iņš. Paskatīsimies, kā mums tas aparāts aizlidos. Tātad uzgriezīsim ar stage'iņu. Manuālajā, nu ne kārba ir automāts, bet es domāju manuālajā režīmā mums jātiek ir līdz 2., 3., 4. jātiek ir līdz 5. No 1500 apgriezieniem, nu izturam 1500 aptuveni. Tātad, un laižam. Pāri kaut kāds 180, jā, vai 160 kaut kas tāds aptuveni bija. Ļoti jau ātri viņš iedzina to stendu. Te, kur var redzēt griezes momentu limiteru aiziet. Un izripināšanās fāze vispirms ir ieskriešanās, tad ir izripināšanās attiecīgi. Nu, aptuveni 214, 218, jau viņam ir stoks. Paskatīsimies ar stage 1, kāds mums būs dzinēja jaudas un griezes momentu rādījums. Tas ir viens rants, es domāju, uztaisīsim noteikti arī vēl vienu. Nu diezgan es pateikšu, paskaisto, skaties. Tātad 255 zirgi, rekurjam, 255 zirgi un 480 ņūtonmetru griezes moments. Tas, kas mums šobrīd, nu tā viņam arī būtu jābūt aptuveni 50 ņūtonmetri klāt un 50 aptuveni, nu, līdz 50 zirgiem, kaut 40 līdz 50 aptuveni klāt. Tātad no kopsumā gala rezultāts feins. Tātad aptuveni 40 plus zirgi. Nu tāds standarts stage 1 un aptuveni 50 ņūtonmetru griezes moments klāt. Tā kā viss ir maizē BMW. That's the power.